Mīlestība ir viens no pasaules brīnumiem, un jaunības trakumā atrast otru pusi, ar kuru kopā nodzīvot līdz pat vecumdienu briedumam, arī zināmā mērā ir brīnums. Tādēļ Siguldas novada pašvaldība Siguldas jaunajā pilī godinājusi zelta pārus, kas roku rokā dzīves ceļā nogājuši jau 50 gadus. Mēs vienmēr Siguldas novads esam mēģinājuši sevi raksturot kā ģimenei draudzīgu. Un tad, kad saka ģimenei draudzīgs, tad pirmām kārtām iedomājās ģimenes ar maziem bērniem, ar to ņirboņu apkārt, bet tās īstās vērtības jau nāk cauri paudzēm, no vecākiem, no vecvecākiem, un tāpēc iespēja godināt šādus te zelta pārus, tas nozīmē vēl jau vairāk pateikt, cik svarīgas ir ģimenes vērtības. Svinīgajā notikumā tika sveikti 6 pāri. Katram no tiem uz galda bija sagatavots tāds pats ziedu pušķis, kas līgavai bijis kāzu dienā. Pasākuma vadītāji katram zelta pārim un sanākušajiem vēlreiz atgādināja viņa iepazīšanās stāstu un dzīves laikā kopā paveikto, kā arī Siguldas novada domes priekšsēdētāja Līga Sausiņa zelta pāriem pasniedza godinājuma dāvanas. Mēs zelta pāriem vēlreiz pasniedzām simbolisku laulību apliecību, kā tādu ilgmūžības simbolu. Nu jau gadu garumā mēs pasniedzam Siguldas 800 gadus medaļu. Jā, tātad, kā Sigulda dzīvo ilgi, tā pāri dzīvo ilgi. Un parasti katru gadu izvēlamies kādu Siguldas amatnieka, mākslinieka darinājumu. Un šogad tas bija ļoti skaists šķīvis ar Siguldai zīmīgākajām lietām virsū. Un, lai gan laiki mainās, ģimenes vērtības un kāzu tradīcija Siguldas novadā vēl joprojām ir dzīva. Šeit ik gadu tiek reģistrētas aptuveni 300 laulības. Siguldas novads ir vienmēr ļoti mīlēts. Viņa ir mīlēta pilsēta gan ģimenēm, gan pāriem. Mūs izvēlas pāri gan no Daugavpils, no Liepājas, no visas Latvijas. Tie nav tikai siguldieši. Jo tad, kad es prasu pāriem, kāpēc jūs izvēlaties Siguldu, viņi saka, kā? Te taču ir viss skaistāk. Un es domāju, ka tas arī visu izsaka. Kad vienam prasa tā, kaut tie noslēpumi nodzīvo. Pirmais jau atrast pareizo partneri. Tas ir pirmajā reizē. Un pirmais tas ir galvenais. Pēc tam jau to var stāstīt. Piemēram, par to, ka sākumā jābūt kopējam budžetam, tur visādi kopēji pasākumi, viss kaut kā tā. Bet vispār jau tas ir tā ka galvenais būtu. Noteikti uzticība. Izturība. Jā, mīlestība jau ir visādi, bet izturība, uzticība un galvenais, pareizi, kā viena ir teica, kā tajā no sākuma kapsole, jā. Veselībā, slimībā, un ja tu viens otru tādu saproti, tad aiziet, nekas nenotiksies slikts. Un vēl ir neklausīties kļauzas no sāniem. Kā agrāk teica, bezdrāšu telefonu. To vismazāk ņem. Neklausīties var, ja viņam galvā. Galvenais vakarā, kad iet gulētie, noteikti buči iedotie. Jo ar to arī viss beidzās tie dienas. Kā lai saka, tā dienas nepatika varbūt tās, jo problēmas mūsu laikos ir ļoti daudz, un tās visas ir jārisina. Neviens jau cits mūsu vietā to nedarīs. Šobrīd, reģistrējot laulību Siguldas novadā, svinīgo notikumu iespējams aizvadīt gan Siguldas jaunajā pilī, gan Mālpils vai Krimuldas muižā, vai arī brīvā dabā. Par to visu ar dzimtsarakstu nodaļas pārstāvēm ir iespējams vienoties. Keita Loreta Kronberga, Indars Krieviņš, Vidzemes televīzija.